Vēl viena velo šoseja starp pilsētām. Nu, pa šitādiem visticamāk es arī braukšu ārā uz Vāciju, bet tāpat uz viņa pat ir numuri. Tie smuko ceļu savienojumi. Bet es šodien ne pēc numuriem, es šodien pa taisnā. Tā baigi ilgi, 200 km plusā sanāca. Nu, tādas mājas. Viņiem ir riņķi starp kanāliem, citas mājas atrodas uz kanāliem virsū. Es braucu gar kanālu. Arī numurotais ceļš, bet tas vienkārši sakrīt ar to manējo taisnā. Karstums maiss. Cilvēki lielas daļas sēž ēnā. Citi vispār nerādās ārā. Tāds ar betonu plaksītēm izlikts celiņš. Es vairs nevarēju izturēt pār pa 30 grādiem. Bija jānopelnās pat šitādā kanālā. Duļķēns viņš ir, bet tas nekas nekāds vaina, bet nu bija atsveicināši. Nu re, smukie nīderlandiešu lauki ar smukiem nīderlandiešu vējģeneratoriem. Tā izskatās velo ceļotāja prieks taisnā virzienā Nīderlandē. Tā kā jāizbrauc cauri valstī vai, nezinu, Latvijam uz Brēmeni, tad ir šitā. Veloceļš, vietējās nozīmes ceļš un parastais autoceļš. Un ar tādiem skatiem. Nevar salīdzināt to, kas bija vakardien, kur es braucu caur pa mazām meža taciņām, speciāli paredzētām izklaides braucieniem. Es nepaspēju piebraukt. Tilts taisījās vaļā un ciet tie večuki, kas pirms manīm ar elektrovelosipēdiem aizgāja. Atstāja mani putekļos, var teikt. Tie tur tagad stāv tieši pirms tā tilta. Gaidām, pacelts tilts, netiekam pāri. Viena tupela kalpa. Šis bija baigi populārs transports šeit, Amsterdamā, ne, bet Nīderlandē, kur bērnus vadāja. Iekrāmē iekšā 2 pat 3 redzēja, palielus pat, mierīgi veda. Viena daļa no viņiem elektroprotams. Bija arī bez. Nekādas apmeles, gribēju teikt. Viena patrāpījās. Reti tagadās. Vienā pusē kaut kāda siena, kaut aizsardzība laikam pret to mazu upīti, kas tur niedrēs tālāk ir. Tad ir velošoseja, Gambis. Mājas. Tādas. Automašīnā mazākā daļa, velosipēdistiem lielākā. Ieradams no Amsterdams, no tās puses skaisti un pamazām ierodās šitāds te. Viņš jau pusēta pavisam labi. Celtos taisīgi, ko iesakā. Tur viens tā nopietni zibeņu. Šis pārējām uz pāri un nekas nenotika. Paliek tādā smukā mazā kempingā, kur tu sankulīs tā staigā. Piebros, domāju, kaut kā normāli viss tā
salīdzinot ar pēdējām iepriekšējām dienām kempingiem. Izrādās, ka tur beidzās tie koki. Tur ir Vācijas teritorijas, iebrauc Vācijas teritorijā, šis Vācijas kempings. Un tāpēc bija tāda normāla sajūta. Braukšu uz Nīderlandu, braukšu pa Nīderlandu. Šitāda bija izbraukšana no Vācijas. Tas ir izbraukšana no Vācijas un vakar bija iebraukšana Nīderlandē. Šī te ir robeža. Trešdienas rīts, pēdējā nedēļa. Braucu. Tur ir Vācija. Šeit ir vēl Nīderlanda, un tāpēc jau tas celiņš ir iet pa šeit. Tas celiņš ir gar valsts robežu. Pēdējie 7-8 km pa Nīderlandi. Pa šādiem celiņiem. Tad jau redzēs, kā būs Vācijā. Šī galā. Tas vienā robežas pusē Nīderlandieši iegūst gāzi. Truba aizgāja tur projām uz Nīderlandes pusi. Šitie dara kaut ko citu. Re, kā izpaužās robeža. Beidzās sadalījuma josla. Vācija iebraucot vispār nekādu zīmi, jo tikai beidzās sadalījuma josla. Iebraucot Vācijā, tagad es atkal esmu prioritārais transporta līdzeklis, kur visi stājās. Visi visu laiž, bet tāpat laikā jāiet un jābrauc pa gājēju celiņiem. Nav atsevišķu joslu. Nav atsevišķu autoceļa. Un drīkst čērsot šitā nepareizi ceļa. Braucu Brēmenes virzienā. Priekšā viss pamazām sāk nomākties. Un es braucu pa tādu mazāku celiņu, tā lai nebrauktu gar šoseju. Tieši pašlaik izrādās, ka šoseja ir aizvērta uz remontu un visa satiksme iet gar šito mazo celiņu. Nu, baudas maz, bet celiņš velo ir un braukt var. Šitā tas izskatās. Jā, un pirmās pilis jau uzpilēja, tā kā droši vien, kad nākamās 2 dienas man būs jaukas. Aizbrauc kaut kāds džipiņš. Tā kā amerikāņi. Iekšā sēdē kundzīte, sirviem matiem tādu. Braucam garām, smaids līdz ausīm, skatās uz manī. Tikai tāpēc, ka es pabraucu višķi maliņā. Nu, jā, tā vāciešu tolerance, tā ir. Baigi jūtam starpību starp Nīderlandi. Nīderlanda viņi tādi, nu, tu esi pats pa sevi, viņi tev tu tā baigi nekā neievēro. Nu, tu dari pēc noteikumiem visu šeit. Tikai tad jālūk, tie nospēs. Šis viens no tādiem smukajiem ceļiem atkal, kur var pabaudīt. Baigi ceru, ka es tam lietas māku nemaz ticis cauri. Dažas tāds pilītes bija smidināja patīkami. 26 grādus es redzēju. Nu, tagad liekas vēsi. Es pat negribu zināt, cik tā kad. Braucu pa to pašu smuko ceļu. Jā, šodien braukšana pilnīgi savādāk. Es gan nesūdzos arī par lielo karstumu, jo karstums jebkurā gadījumā labāk nekā būtu gāzes visas 3 nedēļas. Nu, vairākās vietās viņiem Vācijā kur ir āboli, bumbieri, plūmes. Plūmes es tikko saēdos. Skatos, ka neāpilē kaut kas sāk krist zemē, ka varētu būt kāds gatavāks. Jā, bumbieri arī, bet bumbieri vēl nebija gatavā neviens. Dažos mazajos celiņos viņiem tā ir. Izstāst garšīgi, višķi vēlāk jābrauc. Es nezinu, kāpēc te ir tāds klusums. Vispār šī apkārtnē baigi klusais. Cilvēku praktiski nav.
jau forši ir veloceliņš, braukt var. Ir pat kaut kāds tur mežiņš riņķī, kaut kādas mājiņas. Bet, nekāds baigais cukurs te nav. Braukt visu laiku gar automašīnām, bet tā tāda nodeva. Par to, ka gribējās lēnām izbraukt ceļu līdz Amsterdamai pa tiem parkiem. Tad gribējās vispār aizbraukt līdz tai Amsterdamai. Tagad bišķiņ jāpaminās. Un gribās tādu nelielu arī rezervi tikt Brēmenē iekšā rītdiena jau pirms pusdienas vai pusdienas laiku, lai drošāk tiktu uz visiem vilcieniem un tad jau tur pastīties no Lībekas, kaut kur pabraukt pa Lībeku un iespējams gar krastu vēl aizbraukt. Bet šitā ceļa izskatās, ka nāk rudens. Vispār jau 2,5 nedēļas atpakaļ, kad es braucu. Dažās vietās Vācijā jau izskatījās šitā, ka sakritušas lapas. Tāds man ceļš. Ceru, ka kempings atkal ir mana maršruta. Ļoti tā izskatās. Nebūs tik daudz jābrauc nost. Kādi 40 km līdz Brēmenai. Tur Vācijā, ir tās zaļās velo zīmītes. Liekas, ka ir arī atrodami maršruti. Dabas apskatēji. Atkal uzdūros uz šī maršruta. Un tur ir tādi arheoloģiskie, salikti arheoloģiski kaut kādi akmeņi. Man cilvēki iet apskatīt. Tie ir parks ar stāvvietām. Virzoties par tiem maršrutiem, tie skati, protams, ir nost no visām lielajām štrāsēm, smukiem maziem celiņiem. Var braukt vesels lokus šeit. Īstenībā es domāju, ka var braukt no viena gala līdz otram, tikai jāatrodas tās schēmas, kur viņi ir norādītas. Ja tās zīmītes tagad braucot, ir, es varu viņām sekot visu laiku. Pirms Nīderlandes ir ievēroja, ka ir kaut kādi numuri, un te arī, un te ir kaut kāds krustojums, kas tik tur apakšā nav visādi veida ceļi, kas tur rakstīts. Eit uzmanīgi. Un manējais 59. uz tiem akmeņu krāviem arheoloģiskajiem. Un arī karte ir. Būs jāatrod, kas tas tāds ir. Un mans ceļš aiziet uz turieni. Es trāpīju uz tādu parka, braucot vienkārši tikai uz kempingu. Tāds sajūta, ka kāds mani vadāts ar tiem parkiem. Šitās galda bildes nefilmēju, nebildēju, bet pēc 2 dienās veikiem 280 pāri kilometriem. Šitas te sacētie kartupelīši ar gaļu, speķi, bet bekonu, vīnu šniceli, malus, ēģi. Palikuši 40 km līdz Brēmenai. Mēģināšu dabūt vilcienu, tikt ar to visu galā. Bet, ja es tikšu līdz Brēmenai bez lietus, man dikti paveiksies. Mākoņi staigā baigi, visu nakti arī lija, ik pa laikam, stiprāk vājāk. Tāpēc skatīsimies, negribas sēdēt vilcienā vai ģērbties kaut kur stacijā, mainīt tās drēbes. Kā būs, tā būs. 6 Pēc 600 metriem pagriezieties pa labi. 6 km līdz Brēmenes stacijai. Vēl jāizbrauc pa tādu dabas parku. Līkumots celiņš ar dīķīšiem, ļautu zālīti, skaisto pašiko. Un vēl spēdisti, un vēl celiņš, protams. Kā vēl pēdējais mirklis šī pusē.
Brēmenē uz tilti jāuztaisīs kaut kāds video. Visi redz kārtīgi. Pats es te neko neredzu daudz. Šitā izskatās piepilsētas vilcieni. Speciāls vagons 1 vai 2, kurus salikti velosipēdi, dažādi stiprinājumi, tu vari pieslēgt uz karinā. Te es izdomāju, ka var arī uz savu beņķi pasēdēt. Cilvēki arī klasē uz beņķiem.